kas vieno vijoles spēlēšanu, kalnu slēpošanu un Latviju. Vienojošais elements šajā visā ir pasaules slavenā vijolniece Vanesa Meja, kur piedalās Soču olimpiskajās spēlēs un trenējas pie latviešu trenera. Tas ir tā, sportisti no vājākām nācijām lūdz palīdzību varbūt nedaudz tiem stiprākiem, un tas ir normāli. Palīdzēt citiem, kam to vajag, ja to var izdarīt. Un tieši tā arī noticis. Tā kā treniņu trasē vairāk komandu dalībnieki trenējas vienlaicīgi, Dinārs pamanīs arī Vanesu, kurai tajā brīdī slaloms īsti nav padevies. Pateicis dažus uzmundrinošus vārdus, un vēlāk jau Vanesas draugs atkal Dināru uzmeklējis. Vanesa ir izmisusi, viņa nevar nobraukt, viņai vajadzētu kādu, kas viņai palīdz. Protams, tas, ko mēs tajā brīdī varam darīt, ir teikt, ka jā, mēs kaut ko izdomāsim. Protams, mūsu sportisti ir pa priekšu. Un tad mēs palīdzam arī viņai. I could tell straight away that he was a really good guy, a guy you can trust. And I kind of stalked him because I've come to Sochi with no trainer. My trainer had a nervous breakdown a few weeks ago. Vanesa Meja ar kalnu slēpošanu nodarbojas jau kopš 4 gadu vecuma, taču līdz šim viņa to ir darījusi tikai hobija līmenī, 2 nedēļas gadā pavadot kalnu trasēs. I just thought recently, how am I going to force myself to become a better skier and not just go out when the sun is shining? So I said, I'm going to try to qualify for the Olympics. Pretty mad, I guess, at the last minute at my age. But, you know, I'm representing Thailand, so there are no expectations, even if I end up last. As long as I have a good time, and Dina certainly helped with that in the last few days, then I'm happy. Dinārs ar Vanesu ir paspējis pastrādāt vien 4 dienas, bet šķiet, ka jau tagad viens otru ir labi sapratuši un progress ir jūtams. Viņa ir ļoti sievišķīga un var just kā apdāvināta. Tas nozīmē, ka viens brauciens var sanākt ļoti labi un nākamais pilnīgi garām, jo tas fokus aiziet kaut kur citur. Dabis tā drusku interesanti strādāt, un pašam tā ir ļoti interesanta pieredze katrā ziņā. Tev jāatrod pareizie vārdi, lai viņi saprot, par ko domā tieši tajā braucienā. He's pretty chill. He's got a great eye, but you know, with a few days to go, after having only known each other for a few days, you know, a good trainer knows how to manage the words and the delivery of the message, because if he just overloads me with too much information, that can be confusing for even an elite athlete. So somebody like me with no experience at all, it's a step-by-step thing. Arī pēc olimpiādas Vanesa nedomā mest mieru iesāktajam un ir gatava jaunus fanus iegūt nevien koncertu zālēs, bet arī kalnu nogāzēs. I kind of chill out before a race, which is what I do before a show, which I think is not the right philosophy, because I see all the girls, they're all pumped up and aggressive, ready for attack mode, but that's not in my body yet. You know, the need for speed is not something you just pick up in a few months. So hopefully, maybe by the end of this winter, I will be a little bit more awake when I'm on skis. Viņa nobrauks, viņa ir tam gatava. Ja viņa domās par pareizajām lietām, respektīvi par braukšanu, tieši tāpat kā mūsu sportisti. Nevis par to visu, kas notiek apkārt. Vanesas Mejas jeb olimpiādē oficiāli zināms kā Vanesas Vanakornes starts slalomā, paredzēts 18. februārī. Eriks Palkandeks, Rolands Polītis, Pesta Būno, Sočiem.